Sveiki, gribu parādīt, ka savam vecajam Bošam pārtaisīja bateriju no niķeļa kadmija 1,5 amperstundas uz 5 amperstundām litijā. Šeit ir 6 elementi Samsung 18650 25R jau samazināti kopā un gatavi instalēšanai. Kas vēl? Šis ir tas baterijas menedžers saucamais, kas nodrošina balansētu lādēšanu un pasargā pret pārslodzēm un tā tālāk. Ļoti svarīgs elements šajā visā projektā. Tā ir tā, kā es jau esmu sagatavojis detaļas, lai to visu varētu salikt. Šeit ir arī slēdzītis, liksdiņa lādēšanai un voltmetriņš, lai tas viss kopā tā forši izskatās. Jā, sākot likt kopā, sapratu, ka baigi grūti būs. Visi resnie vadi, kas ir domāti slodzei, galīgi negrib locīties iekšā. Arī temperatūras sensors ir spītīgs un nestāv tur, viņam jāstāv beigās pamazām ar spiedienu un ar bakstīšanu. Atceries, ka jābaksta ir ar plastmasas objektiem, jo ir kāds metāla objekts var salaist visu uz īso. Beigās viss dabūja kopā un saskrūvējam. Tātad šeit ir. Hop. Un rādās skaisti voltiņi, baterija gatava darbam uz pirmo pozīciju. Vēlāk man atnāca vēl šī trūkstošā ligzda, ko var ielikt caurumā. Pēc pāris dienām es to pielodēju, ieliku un beigās tas izskatās šādi. Ieslēdzam. Joprojām strādā. Viss kārtībā. Gribu pārbaudīt arī lādēšanas pusi. Lādēšanas pusē, ko redzēt zaļa lampiņa uz 0 un ieslēdz divnieku, jo daļais sarkana lampiņas nozīmē, ka ir slodze. Šeit tīri salīdzinājumam 586 grams ar oriģinālā niķeļa bateriju. Un tagad uzliekam manu jauno litiju. Un esmu ietaupījis vairāk nekā 100 gramus uz savas labās rokas. Tālūk, pēc pāris dienām domāju atrast laiku un notestēt, cik daudz ar šo jauno baterijas krūzi es varu iedzīt špalā. Skaties tālāk.